sajūtas tikko finišēji? Gandarījums ir tik liels, ka to nogurumu vairs nejūt. Kājas, protams, jūt. Ne katru dienu tādiem kilogramiem uz muguras skraida. Patika tie kāpumi, kritumi. Bija interesanti. Galvenais uzdevums bija pabeigt bez apstāšanās. To arī izdevās. Viena maza pieturas pauzīte bija tikai. Bet bija labi, skaists maršruts. Mēs vispār gatavojamies Nepāles piedzīvojumam aprīlī. Un tad, lai tam gatavotos, vācam visu, ko var savākt Latvijā. Pieredzi un to sajūtu, ilgstoši iet, uzturēt slodzi. To mēs vācam, tā skaitā šeit. Skalā no 1 līdz 10. Cik grūti tev šķita? 7. Tāpēc, kad es skrienu, man bišķi kājām tas bija vieglāk. Bet jā, nebija tā, kad ir ļoti vieglais posms tāds, kaut kādi taisnie gabali uz leju. Jā, protams, tas ir vieglāk, bet kad sākās visi kāpumi un tādi, tad jā, tad vēl sniegs, slapšs, slidens. 6. Mierīgi, saku, mierīgi varētu vēl iet un iet. Kurš posms likās pats grūtākais? Kāpnīts. Diezgan grūti. It kā nebiedē tas 18, bet, ja tu dzirdi Siguldu, tad jau ir skaidrs, ka ok. Viens bija tāds kāpums dubļains ļoti. Tur tiem pirmajiem laikam bija paveicies, un tad mēs tie nākamie jau slīdējām. Bijām atnākuši uz treniņu, un Jānis teica, nebūs tik traki, būs vienkārši tur pāris kāpumi un viss. Un bija? Un bija tādi kāpumi divi, ka vienkārši putās, reāli putās. Visgrūtāk, protams, bija stāvais kalns, tur bija ļoti dubļi, es nezinu, kas tas precīzi ir pa kalnu, bet bija dubļi, grūti noturēt balansu. Pulks uzkāpa, man liekas, līdz 180, tas bija arī grūtākais posms. Ja tu piedalīsies arī nākamajā rakinga piedzīvojuma posmā, ko tu darīsi citādāk? Vairāk patrenēšos ar vēl smagāku somu, iešu biežāk, jo es redzēju, ka pirmajām vietām tur jau bija tie laiki tādi, ka ļoti labi. Tad ir uz ko tiekties. Mazāk drēbes vilkšu mugurā. Karsti bija. Bet negribējās stāties un pārkrāmēt somu, pārvilkt drēbes, jo mēs taču gājām uz laiku. Es gan jau nopirkšu piemērotākus apavus priekš dubļainākiem laikapstākļiem. Man bija tā smaguma ripas, viņas citās vien pat otru. Ielika tā kā, tā lai nekustās, maisiņā vai kaut kas tāds. Bet tā viss bija ideāli, pareizi. Stipri turējās, viss bija, man liekas, normāli.